Edvīnam Puķim, kuram bija tik daudz drosmes, ka viņš liberālajā kanālā TV24 pirms 2 dienām, Edvīna, tiešraidē pašās raidījuma beigās atļāvās pateikt par šo pasākumu un aicināt cilvēks. Viņš ir centra partijas biedrs, bet neskatoties uz to, viņš ir šeit, viņš saprot, ka lieta ir kopēja. Lūdzu. Draugi, būsim pazīstami Edvīns Puķa. Kādreiz bija biedrība 4. atmoda. Tad to fiks noprivatizēja mūsu visiem zināmais Nacionālā apvienības biedrs, kurš ap citu tika aizvietots Dobeļa vietā. Es biju klāt šajā pasākumā, tā bija grāmatas 4. atmoda prezentācija, kurā režisors pirmajā rindā biedrs Dobelis sēdēja un koriģēja pasākumu. Nākamajā dienā Dobelis pazuda no politiskā apvārkšņa un parādījās jauns Raivis Dzintars, jauns smuks puisis. Nu, ko šodien dara nacionāļi, to mēs ļoti labi redzam un kā mēs tiekam pārdoti. Prezident Levit, jūs bijāt klāt, nebaidoši šie vārda, konsultējāt satversmes grozījumus, tad, kad it kā augstākā padome atjaunoja Latvijas valsti. Vai bija valsts apvērsums, vai tie saucamie revolucionāri iznāca no centrālā cietuma vārtiem? Nē, viņi iznāca no augstākās padomes galvenajām durvīm. Un novēla smago nastu no tautas pleciem valsts īpašumu. Tad, kad viņš beidzās, jo viss agrib vēl beidzās, ja mēs neko neražojam, tad mums nav naudas ne kultūrē, nekam. Tad mēs varam tikai izpārdot smago okupācijas mantojumu, valsts īpašumu. Nu, patās likvidējām pēdējo rūpnīcu Dzintars, televīziju LNT, lai viņai viegli smiltas. Jautājums, kāpēc mums nav vairs LNT? Vajag? Vai tad vajag? Es jums vienkārši atbildēšu, kāpēc nav radiotehnikas, VF, LNT un vispārējā. To nopirka ārzemju uzņēmumu. Un ko viņi ar to izdarīja? Likvidēja. Konkurents, pie tam spēcīgs konkurents, nevienam nav vajadzīgs. Mēs bijām vajadzīgi kā patērētājs, kā rietumu preču noieta tirgus. Ne vairāk un ne mazāk. Un dabiski, ka mūsu resursi, ostas, kūdra, koks. Es kādreiz lidinos ar mazām lidmašīnītēm virs Latvijas mežiem. Bais skats, ko no lielām lidmašīnām neredz. Izzāģēti kvadrāti, ko no šosejas neredz. Tas ir tāds pats resurs kā mūsu darba spēks. Un ja šī saima saka, ka viņa gribot nākt pretī mūsu mediķiem, es uzskatu, ka tas ir mērķtiecīga darbība, lai izstumtu mūsu mediķus uz citiem tirgiem, kuriem ļoti vajadzīgs šis resurs, mūsu sagatavotie mediķi, lai viņi strādā, protams, par zemāku maksu nekā vietējie ārsti. Kas var būt labāks? Nu tad lūk, piedodiet šo garo ievadu, prezident kungs, prezident Levit, vai nu prezidents vai nu kungs. Starp citu, man nav žēl, ka mēs par kungiem tā arī nekļuvām. Žēl, ka mēs vairs neesam biedri viens otram. Un šodien šeit varētu būt daudz, daudz vairāk mums. Prezident Levit, jums ir iespēja, varbūt tā bija kļūda, ka jūs nepieņēmāt likumīgo satversmi, tādējādi atjaunojot Latvijas valsti. Jo var jau pateikt, ka tas ir zirgs, tikai strīpains. Nē, tā ir zebra, tas vairs nav zirgs. Tā vairs nav tā satversme, ko jūs pieņemāt, tā nevar būt 18. novembra Latvija. Jums ir iespēja sākt atjaunoti, atsaukt šo saimu, izlabot kļūdu, rosināt likumu, to jūs arī varat, atjaunojot 22. gada satversmi, ar visu, kas tur ir, ar tautas nobalsošanas likumu, lai rosinātu referendumu uzmanību, bija vajadzīgi
1000 parakstu. Mēs 40 reizes jau esam pārsnieguši šo slieksni. Domāju, ka vismaz 60, jo par tiem 40 runājam tikai to, kas ir internetā pieejams. Bet kas notiek tur bāriņu tiesās un viss citi, kas to reģistrē? Nekāda kontrole. Stundu pusotras notiek pašs process, lai atstumtu tautu no šī procesa. Es domāju, ka mēs pierādīsim, ka mēs savāksim ne tikai 150, 250 un 500 tūkstoši, ja būs nepieciešams, jo tā ir mūsu zeme, un mums ir tiesības audzināt savus bērnus savā dzimtenē. Paldies! Paldies, Edvīn! Tātad un nākotnē.